ko, sākam vēlreiz. Mani sauc Mārtiņš. Un dzīvoju mazā Ziemeļvidzemes pilsētā Rujienā. Un es laipni aicināts MGRS kanālā. 2024. gada rudenī man bija lielā dilema – vākties prom uz ārzemēm vai palikt tepat Latvijā. Izvēli jūs redzat, kādas izdarīju, un tajā brīdī es nolēmu, ja reiz es palieku Latvijā, es metos pilnā jaudā savā MGRS projektā. Un sāku es ar sevis izglītošanu. Izgāju ātros krāsošanas kursus, pulēšanas kursus, vēl viens pulēšanas kursus, un mans pēdējais lielākais darbs bija MIG 131 metinātāja kvalifikācijas apliecības iegūšana. Parādot tos kursus certifikātus, man nāk prātā divi latviešu teicieni. Lielība naudu nemaksā, pieliec bikses jāmazgā, un otrs ir, kurš gan cits sunim astu cels, ja ne tomēr pats. Tā jau ir, vai ne? Un kas tad galu galā ir tas MGRS? Ievadot Googlē šos iniciāļus, viņš izmet ārā kaut kādas militārās koordinātas. Tad, kad radās šis te nosaukums, nebija ne mazākās jausmas, ka tādas vispār pastāv. Šie burti ir man dēla iniciāļi, un no tā man arī radās šis te nosaukums, jo es gribēju, lai viņš ir kaut kas tāds, kas kaut ko nozīmē, lai nav vienkārši tikai pliks nosaukums kaut kam, nezinu, sijā ritenis.lv, bet lai tas nosaukums ir tāds nozīmīgāks, un tāpēc izvēle krīt uz manu dēla iniciāļiem. Un, protams, es beigās tas ir, visi vārdi beidzās ar burtu S, tāpēc tas ir tāds kā nobeigums skaņa, un man liekas, ka labāk arī tad skan MGRS. Nu ko, intro noskatījāties, cer, ka bija nedaudz dinamiskāks nekā parasti. Nevar solīt, ka vienmēr tā sanāks, bet es jau vienā brīdī biju sapratis, ka man beigsies materiāls, ko filmēt, un būs jāpāriet uz tādu nedaudz brīvāku vloga tipu. Tātad vienkārši pafilmēt, kas notiek garažā, varbūt tās pafilmēt, ja es tur, teiksim, kaut ko darbojos ar mašīnām, tādas nekas tāds, kas būtu, teiksim, kā projekts, kuram būs mega turpinājums ar mega sērijām, šeit vairāk savilkt visu tādā vienā sērijā. Nu vienkārši, nezinu, 2 nedēļu notikumus savilkt kopā vienkārši vienā video. Neiespringt tur arī uz baigām montāžām un, vienkārši tāds tiešām brīvā stila, jā, kaut ko, kas notiek. Un nolēmu es šo vlogu iesākt vēlreiz vienkārši tā teikt, pasakot, kā man sauc, kas ir kas, kāpēc. Es jau esmu minējis, tātad visu to garāžu, vispār šo tā MGRS projektu es iesāku, ka tas ir tāds hobijs, kurā es vēlos strādāt ar automašīnām. It sevišķi es vēlos strādāt ar automašīnu virsbūvēm. Man ir plānā vēl vieni baigi lielie kursi, kurus es gribēju iziet jau šī gada sākumā, bet daudz dažādu apstākļu dēļ nesanāca, bet es viņus plānoju iziet nākošgad. Un, ja es iziešu tos kursus, tas būs tāds ļoti liels pavērsiens gan man, gan, es gribētu teikt, Vidzemes auto virsbūvju servisa pakalpojumu klāstā, nosauksim to tā. Nevar normāli pafilmēt, šitas stāvis, lai pie durvīm ņaud. Kas ir ar tevi? Ko? Kas ir? Lūk, un viss šī sakarā es tāpēc iesāku gan filmēt YouTube, gan publicēt daudz vairāk sociālos tīklos. Noteikti ieteiktu piesakot man gan Instagram, gan Facebook, gan TikTok. Cenšos katrā no šīm platformām publicēt nedaudz savādāku saturu. Es esmu, teiksim tā, veicis pētījumu, sapratis, kas katrai platformai labāk patīk, un tāpēc cenšos nedaudz pielāgot to saturu katrai no šīm platformām. Protams, tur viņš pārklājās. Pilnīgi katru savu platformu uzturēt, tas jau ir vesels darbs. Un to hobiju līmenī, man liekas, ir pārāk grūti izdarīt, bet lūk tā. Bet pamatā, protams, es laipni aicināts piesakot man jebkurā no šiem te sociālo tīklu kanāliem. Pēdējā garāžas video jau redzējāt, nekas pagaidām jauns nav. Tas pats, kas viss ir, tas arī ir, nekas nav mainījies, un pagaidām nekas arī nemainīsies. Vienīgais, kas ir mainījies, un es esmu nereāli nikns par to, man ir kopā izdeguši vēl 1, 2, 3, 4 šīs te lampas, ko es sākumā tik ļoti salielīju, ka mega labās un tikai aiziet būs kruti. Jā, jaunas lampas es nepirkšu, to es sev nosolījos, vienalga vai tādas te vai kādas citas es jaunas nepirkšu, es mēģināšu salabot šīs te pašas. Man vēl augšā otrā stāvā stāv, man liekas, ka 2 lielās un 1 mazā, kurām es pamēģināšu pasūtīt vienkārši diodus un viņas pārlodēt. Neredzu citu variantu, pirkt te kaut ko jaunu, es tiešām negribu.
Un mājā, kā jau es teicu, man ir šādas te pašas lampas, tikai vecā stila apaļās. Man tagad pirmo reizi 5 gadu laikā viena lampa izdeg pilnībā, un vienai lampai izdeg šis te siltums. Pārējās visas lampas darbojās vēl joprojām cik gadi. Un šeit garažā tas ir pusgads nav pat pagājis, un viņas jau ir izbeigušās. Nu, diezgan skumji. Nē, super. Tikko izdeg arī 5. lampa. Viss viņas ir palikušas uz to tīzlo augsto toni, un tas garažai galīgi garām. Viņš pat vēl varētu palikt uz tīri silto. Nē, šitas bija. Siltais vēl būtu ok, bet nu, tas augstais tas ir galīgi garām. Šito aparātu es esmu pārtaisījis, es izdomāju nosaukt par kraukšķīti. Par cik viņš ir tik ļoti sarūsējis, un nu jau nabaks stāvot pa šiem mēnešiem vēl vairāk sarūsējis. Nolēmu viņu saukt par kraukšķīti. Tad, kad attaisīšu un iziešu tehnisko apskatu un būšu sametinājis, varbūt tās iedošu citu vārdu, bet pagaidām sauksim viņu par kraukšķīti. Var teikt to, ka lēnām arī process būs pie žiguļa. Drīz jau gan jau nāks ārā pirmais video. Tad es izdomāju, daži no jums tomēr man prasīja šo te instrumentu video, un varbūt būtu interesanti apskatīt, ar ko tad es šeit ikdienā mājas kārtībā strādāju. Bet tad es sapratu, ka man tie instrumenti nav tik daudz, lai es par to veltītu veselu sēriju. Es darīšu vienkārši savādāk. Tad, ja es iefilmēšu, ka es daru kaut ko ar automašīnām, es parādīšu, kā piemēram, kad slapjai tīrīšanai izmanto šādu karčeri, sausai tīrīšanai šādu, un vēl ir tvaiki tīrāmais. Ja es metināšanai man ir šāds noputējs aparāts, kuram drīzumā jāpāriet uz gāzi un parasto stiepli. Tagad man viņam iekšā stāv pulverniec, un žigulēs ar pulverniec nemetināšu. Nu, bet tālūk, video nav baigi garais, viņš ir domāts vairāk kā tāds intro kaut kam tālāk. Ceru, ka bija interesanti. Atstāj komentāru, kas ir tas, ko tu vairāk gribētu redzēt, kas ir tas, kas vispār interesē. Protams, abonē, uzspied like, un tas viss tas pārējais. Ārprāts, kā man patiesībā nepatīk, ka citi youtuberi to saka, bet laikam jau tas pa brīdim ir jāpiebilst, jo savādāk nedaudz tomēr piemirstās. Nu, kaut kā tā, davai, uz tikšanos. Čau! MZRS in the house, whole roof start wobbling, goblins and Prada, we mobbing, we move. Big drip on the carpet, red stain on the glass, if they tuck, we improve.